ieraudzījās sievas Annas dzīves gudrais skatiens, un mūžība runāja mātes Annas balsī, tu paveici tik daudz. Un tad kāda daudz varenāka balss ar laikmetu vēju šalkam turpināja. Tik daudz, kad Latvija sūtīja reiz pie varenām lielvalstīm tevi prasīt atpakaļ tiesības, tai atņemtās. Liktenis apskauda tevi, jo darbu tu tikai veici. Laimīgais mūžam pateiksies Tēvija tev. Lūk, Zigfrīds Antamērovics izdarīja ļoti daudz ko, lai Latvija tiktu atzīta kā līdzvērtīga valsts, lai Latvija varētu darboties 20. un 30. gados, un pēc tam, kad mēs atguvām savu neatkarību, kā līdzvērtīgs starptautisko attiecību subjekts. Kā uzticams partneris, es vēl gribētu teikt. Un vēl, ideja par Baltijas valstu vienotību. Mēs, protams, nevaram otrais izdzīvot vēsturi un nevaram teikt, kas būtu, jo būtu, bet tomēr, ja Zigfrīda Antamērovica centrālā ideja, galvenā ideja par to, ka Baltijas valstīm jādarbojas kopā, jābūt vienotām, tiktu realizēt, varbūt vēl paņemot tajā bariņā Somiju un Poliju, liktenis 30. gadu beigās varēja būt savādāk. Varbūt ir pilnīgi savādāks, bet tomēr savādāks. Un situācija mums varēja pēc otrā pasaules kara jau būt daudz labāk. Atgriežoties pie valsts atzīšanas, ir cilvēki skeptiķi, kas saka, nu jā, pēc Pirmā pasaules kara tā situācija tā izveidojās, ka tā Latvijai, Lietuvai un Igaunijai vajadzēja būt brīvām. Jā, situācija mums bija labvēlīga, bet panākt to varēja tikai tad, ja kāds to darīja, ja kāds darīja šo darbu, ja kāds panāks šo Latvijas valsts atzīšanu. Un šajā ziņā neapšaubām numur 1, numur 2, numur 3 mūsu vēsturē ir un būs Zigfrīds Antamērovics. Sargošos zeminieks, Vikula lauku gries, mūžības zīmītāji, Jūs zināt, man iepriekšējā grāmata bija Sauģiem par Latvijas vēsturi, Melders un Matīs ceļojumas vēsturē. Mēs to atvērām šajā pašā zālē pirms pusotra gada. Bija tikpat brīnišķīgi nostrēm kā tagad. Un tā bija zinātniskā fantastika. Man šī žanrs ir iepatīcis. Tāpēc iedomāsimies, ka mums ir iespēja vienu brīdi redzēt Zigfrīdu Antamērovicu šeit, šajā zālē, goda vietā sēžam, un jums ir iespēja uzdot viņam vienu jautājumu. Es jautātu savam slavenajam novadniekam, kurš arī pukumnieks, tāpat kā es, mācījies pukumā, šādi jautājumi. Es vēlētos dzirdēt viņa novērtējumu par Latvijas noslēgto līgumu ar Krieviju jautājumā par apdeni, kurā, manuprāt, Latvija nevajadzīgi atteicās no 20. gada mierlīguma pieminēšanas. Līdz ar to, piešķirot punktus Krievijai, kur uzskatīja, ka sākot ar 41. gadu, iepriekšējā Latvija neeksistē, un mēs, sākot ar 4. māju 19. gadā, kad kopīgi arī Indu un balsojam Latvijas neatkarību, esam atjaunojuši jaunu Latviju, kas nav iepriekšējās Latvijas turpinājums. Man ļoti sāp šis apbalvojums, ko daudzi ir izvirzījuši, un to ir teikuši ļoti prominenti vēsturnieki, starptautisko likumu pazinēji, ar kuriem man bija laime sarakstīties, ka mums to nevajadzēja darīt. Mēs varējām noslēgt līgumu, saglabājot piebildi, ka Latvijai ir savs viedoklis, mēs viņu neuzstiepjam, lai līgums varētu veiksmīgi noslēgts, ja bija iekasēta Eiropas Savienība, lai Latvijai būtu līgums ar Krieviju. Bet tas paliek spēkā nākotnē, ja situācija mainās. Mēs neesam atteikušies no šī fakta, tāpat kā no savas konfliktātes, sākot ar 18. gadu. Es gribētu citēt savu slavenāko izklājēju vērtību. Bieži vien, lai šie ieroči nonāktu,
pie karavīriem bija jāpaveic milzīgs šīs ārlietu sektorā, tajā laikā varbūt entuziastu un pirmo ministru un pirmo speciālistu darbs. Cik lielā mērā, Mērovics kungs, jūs bijāt karavīrs, cik lielā mērā jūs bijāt ārlietu ministrs un kur jūs ņemat šo spēku, lai darbotos un ticētu uzvarēt? Slīpornis, kalniet saules lēmes, un rīpovēnes rītens tautāju mās. Arī es izlasīju Mērovics Trīs Annas un domāju, ka tas ir izdevies romāns. Un rakstīts ticībā Latvijai. Un tā, mēs parunājām, un patiesībā darbs gandrīz vai sākās atkal no jauna. Jo šajā grāmatā ir vēl gan iziet cauri faktumateriālu. Ir kopā ar redaktoru Jānis vēl paveicis lielu darbu. Ir fotomateriāli, ir klāt priekškārts jaunas, ir sarunas vēl, kas ir notikušas ar Gunāru Mērovicu, gan intervijas, kur Jānis Udris stāsta par šo grāmatu. Ir vērtējums un ir zinātniskais aparāts, tas ir personu vārdītājs, literatūra. Tā kā grāmata patiesībā piedzīvo savu tādu otru dzīvi. Ja? Viņa atkal ir pie mums, bet nedaudz savādāk. Kad atvērsiet grāmatu, jūs redzēsiet, esmu to veltījis savam tēvam Hugo Udrim, kurš bija Latvijas vienaudzis, piedzīvēja 3 Latvijas okupācijas, bet nesagaidīja mūsu neatkarības atjaunošanu. Kad es piedzimu, teica, bija Sibīrijā. Mamma nezināja, kur viņš ir, kāpēc viņš tika arestēts un aizsūtīts, nezināja pat, vai viņš ir dzīvs. Un tad viņa saltās ziemas naktīs apsēdās pie krāsnes, tumšā istabā atgaismoja tikai uguns no atvērtām krāsnes durvīm. Noņem no kakla krelles, ko vīrs viņai bija dāvinājis kāzu dienā, pārāva, izbēra pērles pa grīdu, rākoja un lasīja. Tā doma bija tāda, un ticība bija tāda, ja salasīs visas, tad tēvs atgriezīsies. Es tad vēl nebiju piedzimis, bet es arī biju tur, un es arī skaitīju tās pērles, un mēs pa 2 salasījām visas, teica atgriezās, bet viņam bija aizlausta veselība. Viņš nomira 43 gadu vecumā. Tāds ir tas manā dzimtā okupācijas mantojums. Un tagad paskaties latvieti savu kaimiņu pa labi, pa kreisi. Un tu var būt droši, ka arī šim cilvēkam ir viņa dzimtā kāda sāpe no okupācijas varām. Jo nav Latvijā tāda māja, tāda dzimta, kurā viena vai otra, vai atkal tā pirmā okupācijas vara nebūtu cirtusi dziļas brūces. Lūk, arī tāpēc šis veltījums manam tētim un visiem padomju un nacistu režīmu upuriem mūsu zemē. Un tagad es gribu lūgt mūsu brīnišķīgo pianisti nospēlēt man teikt mīļāko dziesmu, un lai šī dziesma skan visiem tiem mūsu tautas brāļiem, mūsu mīļajiem, kur mīlēja Latviju tāpat kā mēs, bet kuri, atšķirībā no mums, nesagaidīja baltsarkanā karoga atgriešanos mūsu zemē. Un arī ar savu romānu, ar šo jauno grāmatu, es to prasu sev, vai tu esi Mērovics mantojuma cienīgs, prasu katru rītu vārdus, kujos, spogulī, nedod Dievs, ka pienāks rīts, kad man būs kauns spogu vārdus, skatīties spogulī. Un es ar
šo grāmatu prasu visai tautai, un man reizēm liekas, ka brauc pāri galvai un redz tādu